Es jau no 2 gadiem esmu piedalījies tajos cāļos, dziedājis tās lielās skatuves. Tad tu pats vari dzirdēt, kā tu skaisti dziedi, piemēram, kāda ir konkursa, un tad tu vari noklausīties, un ir ļoti interesanti. Mans opis, mans tētis bijuši visi dziedātāji. Ieklausies, lai tā viena būtu notiņa. Vēlreiz un. Sī. Jā, labi. Visi kopā dziedās. Labi. Un pēdējais vingrinājums gamma. Kad atnāk puikas, kas ir dziedājuši, 20-gadīgi puikas, kas ir iepriekš dziedājuši, un tad, kad mēs skolas salidojumā esam kopā, un ka viņi ir gatavi atkal dziedāt to Sauli, Pērkons, Daugava, jau esot prom no zēnu kora, tas laikam ir tas, kas motivē tevi, ja? Kad tā ir tiešām vērtīga lieta, ko tu dari. Visforšākais bija, protams, kad dziesmu svētki, un kad mēs braucām parasti ekskursijās, pārgājienās, bija pilns cilvēkiem, 13,000 dziedātāji, un bija ļoti daudz skatītāji. Es atceros arī, kad bija tas iebrukums Ukrainā, tas bija tāds sāpīgs, ja, un kaut kā mēs mācījāmies Ukrainas himnu, ja. Nu tā, kā to puikas darīja, tā neviens to nav darījis, ja. Nu tā salīdzinot, varbūt tas, ko viņi tur tajā mirklītais savās sirsniņās izjuta, ja. Tad es beidzot sapratu, ka es varu būt konkursos, pārgājienos, visādos tur kādās aktivitātēs, tāpēc izdevu arī piedalīties korī. Varēja redzēt visas sēdvietas, skatītājas, diriģentus. Es atceros, tas milzīgais Latvijas karogs, vai ne? Jā. Ko veidoja skatītāji, tas arī bija kaut kas tiešām... Tas man vēl projām visvairāk, man liekas, no tā viss ir palicis galvā. Paldies, koncertu mēs ar aplausu. Mēs neizvēlējāmies, viņš izvēlējās. Jā. Ko viņš teica, kad viņš piemēram pie jums aizgāja? Viņš teica, ka viņš dziedās korī, jo viņš grib dziedāt un izvēle krita uz kori. Viņam patīk gan dziedāt, gan dejot. Ja kāds tikai dzied, tad mēs ejam pa ielu un dziedam un dejojam. Galapas solī vai palks solī. Un tad šito piano, bet tādu, nevis ļengano piano, bet tādu Pieredze rāda arī mazi cinīši un arī mazie lauku kori var, jāuzdrīkstās ir startēt. Un vienkārši laikam jāuzdrīkstās, jo ar to darbu, ar regulāru darbu, ar kaut kādu iedvesmu, noteikti tā ir sadarbība arī ar ģimenēm, ar vecākiem, to var izdarīt. Tātad pierādīts, to var izdarīt. Brīvdienas varbūt aizņemtas ar mēģinājumiem. Citi, kā bija tagad dziesmu svētkos, citi baudīja vasaru brīvdienas. Mūsu zēnu koris citi gāja, trenējās, dziedāja. Ar to jārēķinās ir. Pamēģināt vajag visiem. Viens nebūs zaudētājs. Viņš arī pazīst arī tādus Latvijā zināmus cilvēkus. Un arī pašiem patīk paskatīties. Viņa bija dzēsīs tajā zēnu koru, tajā pasākumā, un tad viņai, kas skatījās pa televizoru, un kas uzliek, un es redzu, ka viņi skatās, un ka viņiem patīk. Es viņam liku klausīties oriģinālus, 60. gadu oriģinālus, un es biju ļoti priecīga, ka viņi atteica un teica, ka viņiem pat ļoti patīk. Mēs pārunājam visu filmu par 4 baltiem krekliem. Es izstāstīju, kāpēc tā dziesma tur un kāpēc mūsdienās. Un es domāju, ka tie zēni to pieņem
Un mēs to darām ar saprātu. Un iespējams, ka tāpēc mums arī varbūt sanāk, ka viņi nav tā, ka mēs mācāmies mehāniski tikai. Viena tāda varbūt notikuma, kas jums tā vispilgtāk palicis no šīs vasaras dziesmu reizēm? Tā būtu uzvara koru karu kategorijā, kas ir diezgan iespējīgi, jo šī ir otrā reize pēc kārtas. Jau. Tas ir 10 gadu pauze bijusi un tik un tā līmenis ir. Es gribēju piedzīvot dziesmu svētku ceļojumus, un tāpēc es arī sāku iet zēnu kori. Man tas nāk ģimenē, tā dziedāšana. Arī biju no 1. līdz 3. klasē dziedājis. Tā kori, un man arī visa ģimene dzied un ar mūziku nodarbojas. Jā, es teiktu, ka koris ir viss pa atmiņām. Kāpēc tas kors mums ir atzims? Tas ir varbūt daļai tādēļ, kad sākotnēji tas bija tikai zēnu ansamblis, un mēs bijām 3 dažādas skolas. Šobrīd mēs esam viena skola 3 dažādās sēkās. Vīru koris, zēnu koris arī es liktu tajā savā īpašajā dārguma lādītē, kas man ļoti, ļoti patīk. Tad aicinājums nākat uz skolu, strādājat un turat to lāpu un gaismu, ja, lai mēs spētu to visu nest tālāk. Man laikam patīk redzēt, kā šie jaunieši no tiešām tādiem maziem jauniešiem, bērniem pārtopa tādiem jauniešiem, it sevišķi, ja viņi vēl turpina un iet dziedāt citos koros, tad tas man ir tiešām gandarījums. Ļoti daudz puiši ir pievienojušies ne tikai tādēļ, ka es būtu bijusi uzrunājis, bet tādēļ, ka draugs teica, nāc dzied. Būs kopā interesantāk. Un tā arī liela daļa kolektīvā ir tāpat grupiņām, frakcijām arī savākušies.